Zemnieku saimniecībai Avotiņi apkārt plešas senie Struteles muižas dīķi. Tur saimnieko Gins Nordens ar savu sievu. Gins kopš mazām dienām dzīvo vecvectēva celtajās mājās, tur arī bieži makšķerējis. Tāpēc dīķu apsaimniekošana likās loģiska. Jau 20 gadu dīķos Gins audzē zandartus, īstās kuprainās karpas, foreles. Dabīgā procesā zivis nārsto dīķī, pēc tam zivju mazuļi attīstās, tiek nodalīti, audzēti un realizēti. Vaicājot Gintam, kur viņš apguvis zivsaimnieka profesiju, viņš atbild: nekad neesmu gribējis būt gudrāks nekā esmu. Ja ko nesaprotu, vaicāju citiem. Daudz palīdzējis ir Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs ar mācībām, pieredzes apmaiņu un zinošu speciālistu konsultācijām. Visu laiku ir jāmācās un jātīstās. Akvakultūra ir process, kurš nebeidzas, kamēr dīķī ir zivis. Mazuļu tirdzniecība, zivju pārdošana un makšķerēšana viena otru papildina, un tur jau ir tas biznes. Ja nozāģēsi vienu koku, tas kritīs. Ja blakus būs otrs, tad pirmais vēl turēsies. Bet ja 3 koki blakām, nejutīsi, kurš nozāģēts. Tā saka optimists Gins Nordens no zemnieku saimniecības Avotiņi. Es visiem zivsaimniekiem novēlu, ka vajag tikai rakt, un 5. gadā noteikti izdosies.